Nu ko? Ķeguma tauta! Kā jūs redzat, mēs esam atpakaļ. Šodien mums ir pievienojies Kārlis Arturs Mičuls. Kā jau kārtējo reizi. Aplaus. Prieks. Šodien mēs reitosim, tā teikt, ķeguma top G. Tajā, kā šo saprast, ķeguma mūsu savage cilvēki. Tajā cilvēki, ko dara, ko grib, saka, ko grib. Saka, ko grib. Viņi nav tādi, viņi stendo savu grāņu, kāds viņus disrespektē, viņus reiz tā kā visi, kas tu fucking debils esi. Tu saka, ko grib, sakrīs savu patī savu viedokli, nav bailis teikt savu viedokli. Un, jā. Viņš nav pusīs, viņš nav mīkstais. Jā, viņš dara, ko grib. Labi, sākam. Pirmais ir Lūkas. Es domāju, Lūkasam arī baigi nekad neviens tā baigi nepiepišas. Lūkas, tā kā, es domāju, Lūkas stilīgs. Es domāju, Lūkas stilīgs. Tā kā baigi, nav tā, kad, jā, viņš ir tā kā, jā, viņš ir ok. Tā kā nav baigi bijuši tur kaut kādi strīdi ar Lūkas vai kaut kas tāds un tā. Jā. Un tad, kas mums Senka? Es īstenībā nezinu. Es domāju, pat neitrāls. Tā kā, nē. Viņam ir fucking mocis, viņam bija mopēds. Bro. Viņš ir respektabli. Bro. Respektabli. Bet Senka, tos nahuj 20 eiro, kurš tev es parādā? Kad viņas nahuj krasties atdot pēc savas... Gustav, mēs neizmisām. Laiks. Nav jau kāda fucking teikst, Saņemies, Džeki. Dai, pārdo savu trešo mopēdu, atdod 20 eiro. Tiešām. Labi, nākamais Andris. Es domāju, vai arī Top G vai Respectable, viņš tā kā... Jā, tā kā vai nu Respectable paša augša vai Top G apakša. Ne, es domāju Top G apakša, ne? Es domāju, viņš tā kā tiešām, viņš teiks, ko viņš domā, viņš dara, ko viņš grib. Tā kā, pat viņš brālā. Viņš ir respektot citas, viņš tā kā, viņš ir, jā. Viņš ir labs draugs, tā kā, viņš ir labs cilvēks. Sažiet. Nē, bet tās jau ir Top G, jo es viņam ir reāli, viņam vispār reāli pohuj. Viņam ir reāli pohuj. Tīrs, viņam nevarētu rūpēt mazāk. Viņš ir reāli. Tiešām. Viņš saka, ej tu nost. Viņam ir reāli pohuj. Bet cik viņš, what the fuck, viņš vienkārši bija ielas vidū sāka fucking kauties ar dāvi. Tā kā, Džekiem vienkārši, lai pierādītu kaut kādu punktu, kurš nebija mums tik svarīgs, like, damn. Tas crazy, viņš vēl crazy. Alisa? Es domāju, neitrāls. Neitrāls, jā. Viņa arī baigi neviens nepiepišas. Jā, tā nekas tāds baigi nenotiek. Raifo! Nē, tādā ziņā, jā, bet es nezinu, kāpēc viņam tā kā ir, liela mute, tajā viņš saka daudz un visu, ko domā. Bet tās perversības, gara galva, tas nav vecīt. Es domāju, ja jau tu reāli aizbrauc uz Dogri, uz volejbola treniņu, lai vienkārši pastītos uz meiteņu divsām. Tas ir crazy, vecīt, tā kā chill. Un tā kā, jā. Džekam chat wallpapers Leo ir Tīnas Tirsa. Crazy. Bro. What the fuck, bro, what the fuck? Tā kā, chill. Un arī man šeit, viņam ir ļoti liels ego. Tā kā, tev ir liels ego, Raivo. Biku. Bez tā. Varētu pazemināt nomierinamies, jā. Tad Ralfs. Ja godīgi. Vai nu, tādā ziņā, ja tu ar viņu kaut ko, sastrīdies vai kaut kas tāds, viņš vienmēr aizstāvēs savu viedokli. Jā, tad jā. Vispār, varbūt nav tagad, es zinu, ka kādreiz viņš būtu respektabli, tāpēc, ka kādreiz, kā viņš fucking sakāvās ar Kristapu Zariņu, viņš man stāstīja. Un tad tur kā bija wild, un viņš arī ko darīs kā reāli. Man šeit viņam ir tāds dēdlor jaunībā bijis. Nē, ko domā, es domāju, stilīgs, stilīgs. Respectable, gluži vēl nē, tā kā varbūt kādreiz, bet, jā. Neviens jau nav īsti sadiršies, es domāju, es gribētu redzēt, ka kāds kā reāls sadiršas. Jā, es arī. Vai būtu kāds kautiņš, Nē, trakākais, kas man arī viņu ir bijis, nezinu, kādā volejbolā par kaut punktu esam strīdējušies. Jā, tad ir baigi nekā. Bet jā, tad ir Amanda. Vispār Ralf Ķegums vēkos, ka mēs atcītējāmies par punktu.
Tā kā teiks, ka tas bija iekšā, teiks, ka bija ārā, vai citi tas bija stabili ārā. Man, tas bija reāli stabili ārā. Jā, nu labi, tad ir Amanda, es domāju, viņa ir neitrāla. Jā, bet jau ir kaujas, tad... O, nē, bet īstenībā, nē, Amanda bieži tā kā, ja tu sāc runāt ar Amandu, un tā kā, viņa tiešām daži, viņa pasaka, ko, nē. Jā, labi, liksim pie respectable, varbūt, pat, ko domā? Es nezinu. Let's respectable. Respectable, nē, dažreiz ir tā kā, damn, like, viņa zina, viņa zina, par ko viņa runā bieži. Jā. Tad, Kauliņš, like, neitrāls, tā kā, brutāli neitrāls. Es tikai vienkārši smaidu. Es reāli, smējies, atveries pats no laika, smaida, spēlē volejbolu. Šādāk volejbolu, izdzer aliņu, pasmaida, dača. Viss. Kā te reķe? Nu, es domāju neitrāli arī, tur beigi. Es domāju neitrāli. Jā, man šeit, ka Kata baigi ņem to, ko cits cilvēks saka par viņu pie sirds, viņa baigi par to. Jā, viņa tā kā diezgan, viņai rūp par citu viedokļiem, tā teikt. Tā ziņā, jā. Nu šis tirls arī dar kā tā kā pohu īstu tirls, tā kā kuram ir visvairāk pie dīris. Jā. Labi, nākamais ir Maikls. Viņa tā ziņā, viņš ir, es nezinu. Nē, bet... Kādreiz viņš jābūt respectable, kādreiz viņam arī bija pohuļi. Nē, tādā ziņā, ka pohuļi, jā, bet viņš nekad sevi nespēja aizstāvēt, nekad. Jā, reāli, nekad. Tas reāli. Tā kā, nu ko domā? Jā, neitrāls, jā. Es domāju, neitrāls, tas ir paigi. Jā, bieži ir tā, ka kaut ko izdara, kaut ko viņam uzdarīš, kaut ko piepišās, un Maikls vienkārši, viņš paļaujās. Vai tu tev reāli? Vai bija kaut kāds moments, ka kaut ko baigi tur, kas tur kaut ko baigi pateica par, es nezinu. Jā, ir bijuši vairāki, tur vienkārši, Kaut kas pateica baigi par formas valkāšanu, vai ko tur, vai Jā. Labi, tad Nikola. Es viņu gribu, es viņu gribu mīkstajā matiņā, jo viņš tā kā īstās pēc mīkstās matiņas. Jā, mīkstā. Atvainojos. Jā, prasīties labi. Tā. Karolīna. Nē, tādā ziņā, manuprāt, viņa diezgan respectable. Viņa bieži tā kā, viņa aizstāv savu viedokli. Viņa neļauj citiem. Es tikai šokā par to, ka toreiz mēs bijām stadionā, un tur visi bija, un tur bija Ralfs, un kas tur vēl, un Karolīna kaut ko tur Ralfam tur baigi teikt par to divas skalas nebeigšanu. Jā. Kā ģēgi bija izlaidām drēbes, šķiet, bet nepabeidz. Jā. Tas bija kā tāds, Viņa saka, ko viņa domā, un viņa spēja aizstāvēt savu viedokli, un viņai šeit bieži ir vienalga, ko citi domā par viņu. Tāpēc, es domāju, respectable ir labs tieši priekš viņas Uzula. Manuprāt, Uzulai viena no vislielākajām mutēm ķegumā, bet spēja aizstāvēt sevi. Ķeguma reprezent. Tas tikai ķeguma reprezent. Ir tie momenti, kad viņa tiešām, kaut kā tā kā piepišās kaut kādiem randomiem, kaut kādiem opiem vai smējās par viņu. Es nezinu, kāpēc! Tiešām, kāpēc? Tā kā, es esmu to teicis iepriekš. Būs jebkurā ārā viņam kādā publikā, viņi vienkārši kaut kas paies garām, kaut kas netiks, viņiem vienkārši tur... Jā. Tu pasmēsies un ko... Kāpēc tā izties? Kāpēc tā atvainojos? Tā kā, come on. Es arī, man šeit to es teicu iepriekš, es gaidu to dienu, kad tiešām Uzula atrausies par to, ko viņi saka. Ir bijis tu. Jā, un tad viņi sapratīs. Tas mums ir Leo. Šeiks vienkārši. Šeiks izteikti. Šeiks, jā. Tu nekad neesi ar viņu strīdējies, nekad neesi. Tikai šeit sūdi ielikt rokā. Nē, rokā ielikt, sūdi ielikt rokā. Roka ielikt sūdā. Roka ielikt sūdā. Jā,
Renārs. Renārs ir respectable. Vai arī pat top G. Es pat arī domāju, tā kā varbūt top G, ne? Kādreiz viņš vairāk strīdējās ar taviem mērķi, kā viņš reāli kā... Jā, ot kādreiz... Jā, pateicis tev. Jā. Ot tā kā, tagad Renārs ir tā kā tas, viņš tā kā kaut kāds, nezinu, Bob Marleys. Viņš vienkārši pozitīvs, viņš smaida un tā. Bet tas ir tā kā, tas ir reāli top G, tā kā, tas ir reāli forši. Vienmēr tas viņam apkārt pozitīvi vibes. Un kādreiz, jā, es atceros tie strīdi. Viņš aizstāvēs. Tu, ko reāli pateic. Jā, tos atceros. Roberts Mazais. Roberts Mazais respektable. Ir bijis brīdis, ka viņš reāli, ka viņam kaut piepriekš viņš kā reāli aizstāv sevi. Jā. Ir arī bijis. Jā. Ir bijuši tā kā... Kādreiz es zinu to, ka viņš tā kā meitnēm šeit neteicis par to, ko viņš runā viņām, un tā plus mīnus pielīt, varbūt tā sacīt viņām. Bet tagad, es domāju, viņš tā mainījies pēdējā laikā, un es domāju, viņš tā kā, viņam šeit mums tam reāli bailām meitnēm patīk, kaut ko tur ne, vai tā kā ir diši, bet nevizīja, bet tagad mums šeit reāli. Jā, Roberts mainās uz pozitīvo pusi. Man arī ir bijuši tā kā, tādi, teikt, strīdi un tāda tā kā nesaprašanas, un vienmēr Roberts ir aizstāvējis savu viedokli. Jebkurā tēmā, tā kā viņš aizstāvēt sevi. Un kā mēs zinām, viņš ir, cik gadus karatē gāja. Monsters. Nesāksim to. Es lūdzu, ka gāja viņu ir pagodinās, lai iet viņu vienā klubā. Eitim nos. Labi, nākamais ir Gvido. Es teiktu, viņš ir stilīgs. Gvido, jā. Viņam vajadzētu tā iemācīties bišķi vairāk, kā. Viņam video piepriekš cilvēki for no reason, tas ir tā ļoti neina. Bet viņam arī vajadzētu iemācīties bišķi aizstāvēt. Piemēram, kā Ekru vēlamies pirmās un tās ziemas ar seržantu. Tā kā tev vajadzēja iepasiem par sevi. Viņš tiešām iepis seržantu. Tā kā, ja viņš tam nezinu sāktu pizdīt atpakaļ, tā kā mēs ar Kārlu bijām plakus, tā kā, kārtībā. Bet jā, tiešām. Tā tu esi tā kā stilīgs, spēja aizstāvēt savu viedokli arī un tā, bet tev jāmāk aizstāvēt. Tur ir skolā par to video, vai kas tev tur bija, ko jums tu to izdarījāt. Jā, tev arī telefons, kas tur kāds, jā, seržants jau arī, bļa. Šeit seržantam ir kaut kāds one-sided beef ar Gvido ir. Jā, seržant nemēr nespūdz. Seržant ir šie čilo. Tā kā es saprotu, to nepatīk melnādaini čigāni, bet vajadzīt. Viņi nav jāsaten šeit, tā kā, reāli, ietirmie uz zāli. Bet labi, nākamais ir Emīls. Emīls kādreiz bija tāds top G, ka pīzdēs. Tagad es domāju respectable augšā. Tā kā viņš spēj sev aizstāvēt, un viņš teiks, ka viņš domās. Bet kādreiz Emīlam reāli bija pohu. Viņš šķīstu meitnē, viņam bija reāli tik pohu. Tā kā, tiešām, tiešām, tā kā, viņam kaut kas nepatiks, vai viņš tev iepisīs. Viņš vienkārši mierīgi var tev viņš iepist. Pat nesen vēl uzlika bloku Karolīnai volejbolā, viņam ir pohu, viņš ir plītīs to punktu. Jā, viņš ir crazy, reāli. Beidzamais, Gastons. Šeit nav jautājumi. Gastons. Tas nav glazing, tas ir vienkārši. Tas ir vienkārši fakta. Viņam ir tik ļoti pohu. Viņam ir šausmīgi pohuji. Viņš dara, ko viņš grib, viņš saka, ko viņš grib, un viņš spēj sevi aizstāvēt. Viņš spēj sevi fucking aizstāvēt. Viņš arī meitene, bet man palīk tas, ka viņam reāli, viņam ir nav bail meitenēm. Tā kā reāli nolikt meitenes, tā kā pie vietas, tā kā tādā ziņā. Biku ego viņām samazināt, tā teikt. Bet reāli, tas ir tiešām top G. Tas tā kā, Gastons saka to, ko citi domā, bet vienkārši citiem bail teikt to. Viņš kā to actually pasaka. Viņš tiešām saka visu. Tas ir crazy īstenībā. Actually top G. Ko es redzu? Tev to bildu vajag. Kārlis Ardušvičus! Top G! Labi, es jau aizmirsu izdarīt. Tehniskās difficultātītes. Jā, es jau aizmirsu izdarīt viņu bildi. Bet, ja jūs nepiekrītat, kā vienmēr, jums nav taisnība. Jūsu viedoklis nevienam nerūp. Šis ir vienīgais pareizais. Un
Kā lai saka? Paldies! Dzīvojiet pēc šiem viedokļiem tiešām. Tikai skatieties manas video un dzīvojiet pēc maniem principiem, pēc maniem viedokļiem. Ja jūs nedomājat, kā es, jums nav taisnība. Nošaujies, domāju, kaut ko vecīt. Tiešām, ko tu dari? Jā, labi, tas būs laikam viss šodienai. Paldies, ķeguma tauta. Tas nebūs viss šodienai, vēl 5 video. Šis tev ir 3. video šonakt. Bet labi, paldies, ķeguma tauta. Paldies par uzmanību. Visu labu. Tiekamies nākamajā video.